Tā es dodos uz mērķi savu un citu cilvēku augstākajam labumam, un tomēr bailes, ka neizdosies ik pa laikam uzpeld, vai tas nozīmē, ka es joprojām mēģinu radīt esot baļa realitātē, tas bailes tomēr kaut kā fonā vibrē. Nu, viņas visu laiku kaut kādā brīdī ir kaut kur, kaut kādā mērā, domformā, bet svarīgi, lai nav tā, ka jums viscerāli vēders griežās jau, un jūs sākat bloķēties no tā, ka jau ķermenis raustās un trīc, ja? Tas ir svarīgi. Tas, ka tur kaut kādas domiņas parādās, tas ir kontrolējams. Tāpēc, kad jums ir zināšanas par to, ka, ko tur tas prātiņš man tur domā, tagad balstās uz kaut kādu veco realitāti. Jā, tas ir ticības jautājums vienkārši. Līdz tam, ka tu točna saproti, ka, ja es izvēlēšos šito domāt, ar mani tā būs. Jo būs pēc tavas ticības un pārliecības. Bet, ja es izvēlēšos domāt kaut ko citu, tad būs tā, kā es izvēlēšos domāt. Ja? Un pat, ja man pa ceļam būs kaut kāda pieredze, kas varbūt tās neobligāti saskan ar to, kā es gribēju, tad joprojām tas ir manā kontrolē, kā es par to jūtos. Varbūt tur atnāks kaut kāda cita programma, kura jāatstrādā, bet ja vien es varēšu saglabāt mieru un iziet tam cauri, viss būs labi. Ja man būtu kāds pateicis pirms tam, kad ar Intu pirms 2,5 gadiem braucām uz Dubaju, darījām tur biznesa lietas, ja es būtu zinājis, kam es iešu cauri tur iepriekš, es nekad nebūtu braucis. Vienkārši tā, ka mums nedos informāciju arī par tām lietām, kur tu pati esi paredzējusi sev dzīvē, kad es gribu, kā tas ir, kad ir šitāda pieredze, jo mēs tad, kad neesam ķermenī, kad esam garā, mēs jau gribam tās pieredzes, kuras mēs tur nevaram dabūt, tāpēc mēs nākam uz zemes, taisam situācijas, lai viņas pieredzētu, bet tās ir tikai pieredzes, vienkārši nevajag viņas uztvert personīgi un uz to problēmas beigās tā kā vīt virsū, vienkārši, paskaties kāda situācija, interesanti, kā es viņu uzradīju, ja? Un, ja jau tu zini, ka tu viņu uzradīji, tas nozīmē, ka visticamāk tu viņu var arī uzradīt savādāk. Vienkārši tev ir jāuzdod jautājums, nedrīkst krist panikā, saglabā labu vibrāciju. Es atvērts pavadoņiem, tagad, ko man ar šito darīt? Prasiet palīdzību no augšas, atdodiet, apziniet, ko jūs tajā brīdī jūtat. Bāc, ir nedrošība, ir bailes, ir besis, ir dusmas. Skaidrs tāda pa ko, varbūt jūs saprotat, ja nē, viss atdod Kristus apziņai transformācijai pirmotnējā enerģijā. Ja? Un, labi, ko es varu darīt tālāk, kā es varu iet tālāk, kā es šo situāciju varu risināt, kas man bija jāiemācās no šitā visa, neizdarot negatīvus secinājumus, nekad neuzticēšos vairāk tiem, es uzmēju, man vajadzēja to pieredzi, lai saprastu, kad ir cilvēki, kuri dara tā, un vienkārši nākamreiz neizvēlēšos ar viņiem tikties, vai tur sadarboties, vai tam līdzīgi, tur. Tāpēc es teiktu, ja jūs esat vienīgais ciemā, kurš reāli tic savam spēkam un savam garam un saviem pavadomiem, visi pārējie saka, nē, tagad valstī ir tāda situācija, tagad tur industrijā šitāda situācija, tas tur tās un tur šies, ja jūs visam tam tā kā klausaties un ja jūs visam tā kā tam pievēršat uzmanību, tas jūs šūpinās, tāpēc, ka jūs esat starp divām dažādām sistēmām vispār, viena ir matrica, otra ir jūsu dievišķais gars, tā ideja ir vairāk tiecies uz to savu garu, un tas, kā tu zināsi, ka tu ej pareizo ceļu, ir tas, ka tev ir laba sajūta to darot. Un pat, ja tu ej pilnīgi visiem pret viņu, kā eksperti saka, pat, ja tu ej pret tam un jūties labi par to, tad tev ir divas opcijas. Vai pirmā, tu tur aplauzīsies un tev būs ļoti laba mācība, bet tev būs gandarījums par to, ka bet es izdarīju tomēr, un tev momentāli atnāks vietā un tu nejūtīs vispār to kritumu, tu nejūtīs ne problēmu, nejūtīs neko trūkumu, neko nejūtīs, viss būs labi, bet vienkārši tu izgāji to pieredzi, Tā kā es Latvijā vienreiz mašīnu nopirku un bija tā, ka no malas skatoties, pilnīgi idiotiski, visos scenārijos. Pilnīgi, tā kā es speciāli neteicu nevienam, tāpēc, ka es zināju, es pateikšu, nezinu, tur kaut kādiem tur paziņām, tur vai tur radiniekiem, visi teiks, oh my god, vai, kādas šausmas, kādas muļķības, vēl višies, es nevaru teikt, tāpēc, ka es zinu, ka vienkārši tie cilvēki tā kā nesaprot, viņi neoperē manā tajā, līmenī, kā es tā kā uztveru realitāti. Un es viņiem neteicu neko. Es vienkārši saku, ir tā. Ir tā.
Viss pat neko nepaskaidroja, kā, ko, kāpēc tur. Ir tā, man vajag tā, viss kārtībā, jā. Un visa tā situācija izgāja kā pa diegu. Kā pa diegu. Jā, un es to mašīnu pēc tam pārdevu, un viss bija amazing, un precīzi viss sanāca kā, tik, cik vajadzēja, tā kā vajadzēja, un es izbaudīju visu to. Ja? Man, piemēram, vajadzēja pieredze, kāds ir, kad es nopērku nulles mašīnu. Tā kā no salona izdzen ārā nullīti. Ja? Man vajadzēja tādu pieredzi. Tā kā, un man bija pilnīgi pofīgi, ko tie citi cilvēki saka, tāpēc, ka es zinu, ka man atnāks vēl. Ja? Es atradīšu veidu, kā, un es neklausījos nevienu cilvēku. Ne par to automašīnas marku es negribēju neko dzirdēt. Ne par to, kā tur vai, tur loģika, vēl kaut kas, neko no tā vispār. Tā kā tici savam garam, tev viss būs. Tas, kā mums veicās dzīvē, ir atkarīgs no tā, cik mēs esam gatavi iet jaunā līmenī, iet nezināmajā, rīkoties, izmantot enerģijas potenciālu, ko mēs esam akumulējuši, neaprunājam, nestresojam, neskrienam, nebaidamies, nevainojam, nežēlojamies, un uzturam visu laiku sev labā vaibā, padomāji, izdarīji. Ja tu visu laiku padomāji, izdarīji, tev enerģija visu laiku aizies, iečanalosies nākamajā ātrumā, nākamajā līmenī, tev viss ies bez problēmām. Līdz ko būs tā, kad jūs sākat raizēties, baidīties, stresot, neesat gatavi iet tālāk nākamajā līmenī, jūs pieredzēsiet, ko mēs saucam par to kritumu. Bet tas vienkārši nozīmē, ka, zin kā, tas ir kaut kā tā, iedomājieties. Bobslejā, bobslejā braucot, ir kaut kādi mirkļi, kur jūs tā kā nevarat vienkārši raut roceni un davai visi stopējamies, tur virāžas augšā. Nevar tur raut pa bremžiem, tur ir tev jābrauc līdz galam. Tā kā tu nedrīkst stāties. Ja tu stāsies, tad jūs nogāzīsieties. Kaut kā līdzīgi, vēl viens piemērs, spainī ielēja ūdeni, un tu viņu vicini, ja? Un tad, kamēr tu viņu vicini, tad tas ūdens nelīst ārā, vai ne? Un kamēr tu viņu vicināsi, viss būs kārtībā. Ja tu vienā brīdī izdomās viņu, stop apstājās, viņš spainis apstājās tev uz galvas un uzlīst virsū. Neapstājies vicināt vienkārši, ja? Vai, tā kā saprotiet, tad, kad jums ir momentums, jums ir jāiet tālu, tā kā visu laiku jāuztur tas momentums, līdz ko jūs noraustaties, līdz ko jūs nobremzējat, līdz ko jūs sākat šaubīties, līdz ko jūs sākat baidīties, līdz ko jūs sākat atkal domāt pa vecam. Un sākumā tas ir normāli. Tas ir normāli, tā kā kamēr tu saproti, kā tā realitāte strādā, un tu saproti, ka tomēr tu esi tas stūrmans, un tu griez pa labi, iet pa labi, griez pa kreisi, iet pa kreisi, un bāc, bet īstenībā taču tā kā, es taču stūrēju to visu, ja, un līdz jūs šito nesaprotat, jūs visu laiku slapināsieties, ja tā varētu teikt, ja, jūs visu laiku būs šitāda te mazā figņa kaut kāda, ja, bet viņa māca tikai to, kad ceļš ir pareizs, vienkārši neapstājies, nesāc šaubīties, ja? Nesāc baidīties, neklausies citus cilvēkus, kuri ir neveiksmīgi tajā, nekad neņem padomu no cilvēkiem, kuri ir neveiksmīgi tajā jomā.